Uz šito, zini, uz ko ķersies? Uz šito gurķi. Tas ir Uz šito te es Somijā baigās līdaks. Viņš tās paskaties, kāds viņš ir. Jā, bet šis ir Seklu ezera bomba. Nu, es nezinu, šitas ir... Viņš iet kā gurķis kaut kāds ārprātīgs. Bet šito tu var... Šodien nebūs vietas, kur mēs viņu varētu izmantot. Nu, 6 gadu vecumu. Bet, nu, tādā nosacītā līmenī. Ar ludiņiem, ar gruntenēm, ar spiningiem, ar visu kaut ko. Bet, principā ir tā, ka man tā spinningošana, nu, kā tāda spinningošana man ir, nu, tā kā beigusies tāda izteiktā interese. Un man visvairāk patīk kustība. Un tas nozīmē, ka es braucu foreļu makšķerēšanās, kurus var noiet vairāk kā 10 km pa upi, un principā priekš manis tā kā pārgājiens, zivis es neņemu, nu, es viņus atlaižu, pafotografē vai kaut kas samodzīgs, redzu dabu, katru reizi citu upe. Nu, tas tāds, principā, pilnīgi citu baudu no tās makšķerēšanas es gūstu. Makšķerēju sēdi, nu, pieņemsim, laivā, nu, tev sāp muguru beigās no visas dienas, nu, tur ārreiz kaut kāda zivis tur saskaldījis, nu, tas ir viens prieks, es saprotu, ka cilvēkiem tāda veida prieks, man tā foreļu makšķerēšana, es esmu atklājis priekš sevis, tas laikam ir no tās mīļākais. Nu, tādas pludiņu makšķerēšanas, grunteņu makšķerēšanas, nu, tās jau vispār gadiem es atmetis tā, ka, nu, kā suga man tas neinteresē, nu, tā kā vispār. Nu, tā ir tāda atsēdēšana, man liekas, tāds, nu, lai, ja cilvēki makšķerē, viss kārtībā, labāk, lai makšķerē nekā sēž virtuvē pie galda, bet, nu, man tas neinteresē vienkārši pēc būtības. Nu, šitā kaut kad aizbrauc, jā. Nu, vairāk patīk tā kā, nu, kādos tripiņos. Nu, tāpat tās ārzemēm aizbrauc kaut kur pamakšķerēt. Kaut kā tāda lielā garantija kaut ko var noķert. Kā Somijā gāja? Nu, industriāli. Es teikšu, ka pēdējais brauciens bija ļoti industriāls. Nu, tā, ka, nu, mēs tur daudz zīvi. Ieteic mums tos vīzuļus un daudz kaut ko pārējo, un, nu, neba viņi tur baigi strādāja, vai mēs vienkārši nemākam, nu, es teikšu vairāk, ka nemākam, bet nu, ķērās uz parastiem, normāliem mānekļiem, ko visādi eksperimentējot, nu, es nezinu, nu, pieķērām mēs kaut kādas, nu, 3 kartupeļu maisas kaut kādās, nu, 3,5 dienām, nu, apmēram, nu, mēs visu tās zivis tur ņēmām, bet mēs vienkārši, nu, izfilējām, jā, tāds to labo, to izmēru līdz 3 kilogramiem, tīri filējās un ar gaisa mašīnu ar vakumētājiem sasaldējām, to, un tās maltās dzīves un atvedām kaut ko mājās, jā, bet, nu, nebaigi daudz. Nu, mēs 3 maisus. Tad, kad jūs maisos un savakumojot, tad atlaidām. Nē. Mēs krājām 3 dienas. 3 dienas tās zīves. Maisos Un tad sapratām vienkārši, cik mums īstenībā vajag. Mums vajag vienu maisu. Un pārējās, viņas aizgāja. Nu, nē, tu jau pats kā saproti, nu, cik tev aptuveni tas apjoms ir vajadzīgs. Nu, es tā, nu, vienkārši daudz, nu, ja tās lielās, tur 4-5 kg tev ķerās, nu, viņi jau liela zivs, nu, tur, cik tev maisā, mēs sapratām, ka īstenībā viena tāda zivs iet vienā misenes maisā, jo viņi jau saplēš to maisu vienmēr, nu, tā kā izēd par caurumu, tā kā, nu, nē, baigi forši. Ļoti labas emocijas un tā, un ļoti ar laiku pabeidzās mājā. Nebija nekāda milzu vēja un tādas lietas. Cik ilgi ir jābrauc, nu, cik dienām uz Somiju ir jābrauc, lai tā forši pacapētu? Nezinu, manā izpratnē tas ir 3 dienas uz vietas. Man nepatīk ne slēpot braukt, ne makšķerēt, ne kaut kas ir šausmīgi ilgi.
Es nevaru nolikt šeit. 7 dienas no vietas. Man jau tur pilnīgi ir apnicis. Es aizbraucu, 3 dienas uz ūdens. Es gan pamakšķerējis, gan atpūties, gan pirtiņā iegājis, gan nokūpinājis kādu zivu, apēdis. 1 dienu mājās un tā bauda ir iegūta. Mēs ar slepošanu principā praktizējam tieši to pašu. 3-4 dienas uz kalnu un izbrauc mājās. Vienkārši aizbrauc vairākas reizes. Tas nav tāds vienreiz gadā. Aizbrauc, gribās, reizes un viss.